Milzīgi iedzīvotāji parādi, nespējot maksāt pārlieku lielo nekustamā īpašuma nodokli, likuši sanākt turīgāko Pierīgas pašvaldību vadītājiem un meklēt risinājumu. Pierīgas pašvaldību iedzīvotājiem uzliktais nekustamā īpašuma nodoklis ir neadekvāts ekonomiskai situācijai Latvijā. Tā uzskata pašvaldību vadītāji. Uzzināsim, kāda ir situācija viena no Pierīgas pašvaldībām – Mārupē. Rīga, Vācija, Dānija – tie ir populārākie galamērķi, ar kuriem savu nākotni saista robežu vidusskolas 12. klases audzēkļi, un Latvija prioritāšu sarakstā vairs nav numur 1. Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības pieaugumu un līdz ar to nodokļu sloga palielināšanu būtiski iedzīvotāju daļa nevar atļauties. Īpaši to izjūt Pierīgas pašvaldības. Parāda summa pieaug, taču oficiāli noteiktā īpašuma kadastrālā vērtība ir neizprotama. Pierīgā daudz viet tā krietni pārsniedz īpašuma tirgus vērtību. Ja netiks veikts izmaiņas, pieaugs to iedzīvotāju skaits, kuri no nākamā gada nekustamā īpašuma nodokli nespēs samaksāt. Tāpēc vairākas pašvaldības sākušas meklēt risinājumu. Ja nekas nemainīsies, no nākamā gada par 1500 kvadrātmetru zemes gabalu un 150 kvadrātmetru plašu māju Jūrmalas pilsētā īpašniekam nāksies šķirties no aptuveni 1000 latiem gadā, šo summu samaksājot par nekustamā īpašuma nodokli. Pierīgas pašvaldību vadītāji sākuši celt trauksmi, tāpēc sagatavojuši priekšlikumus, kā līdzsvarot maksājumu, proti to pielīdzināt gan iedzīvotāju maksātspējai, gan īpašuma patiesajai jeb tirgus vērtībai. Kadastrāla vērtēšanas sistēma ir jāpārskata, lai tas rezultāts, ko mēs iegūstam, kadastrāla vērtība, no kā mēs rēķinām nodokli, viņš ir saprotams. Priekš nākošā gada jābūt pašvaldībai, katrai pašvaldībai jānosaka šī iespējamā nekustamā īpašuma nodokļa samaksas apjoms. Pašvaldībām jādod tiesības noteikt šo apjomu savā teritorijā. Mēs esam par to, lai tiktu sakārtot kadastra vērtēšanas sistēma, kur ir ļoti neprecīza, kura bieži vien neatbilst tam, kas dabā ir. Valsts zemes dienests, kas nodarbojas ar kadastrālās vērtības aprēķināšanu, savukārt pārliecināts, ka tā lielākoties noteikti precīzi, bet problēmas radušās nepareizas nodokļu politikas dēļ. Šobrīd zemei uzlikts 7 reizes lielāks sloks nekā ēkai. Īpašuma kopējā vērtība veidojas no zemes un ēku kadastrālo vērtību kopsums, un šo te kopējo vērtību jāapliek ar saprātīgu nodokļu likmi. Tomēr ideju nekustamā īpašuma nodokļu apmēru pašvaldībām regulēt pašām ierosinājis tieslietu ministrs, to atbalsta arī nekustamo īpašumu nozares speciālisti. Nemaksājot vai nespējot samaksāt, iedzīvotāji pašvaldībām palikuši parādā pat vairākus miljonus latu. Šis parāds visticamāk netiks norakstīts tāpat vien, jo pašvaldības to iekasēt plāno pat vēršoties tiesā. Varētu, teiksim, izmantot parādu piedzinēju firmas, ko, tas būtu tāds galējs līdzeklis jau. Jo cenšamies vienkārši nākt viņiem pretī, sastādīt kaut kādas vienošanās, ka viņi sekšos pa daļām. Mēs vēršamies pret nodokļu nemaksātājiem, mēs izvērtējam, ja šī nodokļu nemaksāšana ir vairākus gadus, vairāk kā 3 gadus, un nodokļu apmērs ir vairāk kā 150 lats, ja mēs nododam tiesas izpildītājiem. Pierīgas pašvaldības uzskata, ka tās tiek piespiestas burtiski izģērbt savus iedzīvotājus, lai līdzekļus tālāk vēl ieskaitītu pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Tāpēc šobrīd tās vienojušās kopīgi aizstāvēt iedzīvotāju intereses. Zandozola Baloda, Valters Blūms, Latvijas televīzija. Mārupas novada iedzīvotāji neapmierinātība ar lielo nekustamā īpašuma nodokli pauž ne tikai vārdos, bet arī darbos. Vairāk nekā 1500 mārupieši ir parakstījuši aicinājumu valdībai pārskatīt nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību. Stāsta Miroslavs Kodis. Nekustamā īpašuma nodokli samaksāt pašiem nav reāli, saka Dzintra un Voldemārs. Kašēnu ģimenei Mārupē pieder dzīvojamā māja un 3000 kvadrātmetru zemes. Pensionāri rāda saņemto paziņojumu. Par zemi šogad jāmaksā 365 lati, nodoklis par ēku 68 lati, kopā 433 lati. Summa liela, tomēr, lai maksājumu neatliktu uz vēlāku laiku, abi nodokļi jau ir samaksāti. Viens bērns piemet, otrs bērns piemet, paši visi atdeva un zobs ir vīram jālabo, zobs nav pa ko salabot. Tāda tā situācija. Ko darīt, ja nākamgad nodoklis būs vēl lielāks, pensionāri nezina. Viņi cer, ka no dzimtas mājas attiekties tomēr nevajadzēs. Tu jau nevar no tā zemes ar tā uzreiz tā vai atsacīties, vai kaut kur atdāvināt, vai kādam pārdot.
te ir vecāki bijuši, tā zeme vecākiem ir piederējusi, un tā mēs arī domājam, bērni, mazbērni kaut kādi varbūt, kad viņi atnāk šeit. Un pa māju, es domāju, vispār, ja cilvēki ar savām asinīm, ar savām rokām ir cēluši, vismaz tā mēs esam, pa druskai lipinājuši un darījuši. Tad ir izdāk, ka pa gaisu arī vajadzētu maksāt. Par lielajiem nodokļiem šausminās arī Mārupas centrā sastaptie iedzīvotāji. Jau tā ir jāmaksā lieli komunāli rēķini, arī pārtikai sadardzinājusies. Tagad kabatu palicis iztukšot arī nodoklis par nekustamo īpašumu. Ļoti dārgi. Nevar apmaksāt arī. Nevar apmaksāt, jā. Tagad jau tāda situācija valstī daudziem no darbs. 15 sutок. Mums ir 1500 kvadrātmetru. Nodoklī jāmaksā 450 latu. Tas ir tikai par zemi. Kopējā summa ir diezgan liela, 2 vai pat vairāk reizes lielāka nekā pērn. Jau 2 nedēļas Mārupas novadā notiek aktīva pārakstu vākšana. Iedzīvotāji plāno aicināt valdību pārskatīt nekustamā īpašuma kadastrālu vērtību. Pat laban jau ir savākti vairāk nekā 1500 pārakstu. Tieši no kadastrālas vērtības ir atkarīgs nekustamā īpašuma nodokļa apjoms. Pārakstu vākšanu atbalsta arī novada deputāti. Pēc viņu domām, nekustamā īpašuma nodoklis Pierīgas pašvaldībām ir aprēķināts neadekvāti pašreizējai situācijai valstī. Palielinās arī parādnieku skaits. Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds gada sākumā Marūpē bija vairāk nekā 460 000 latu. Miroslavs Kodis, Aņis Kupčs, Latvijas televīzija.